Sveiki! Ko atbalstat vai ir kāds īpašs cilvēks? Sveiki! Jā, es atbalstu bezdalīgu komandu. Tur man ir īpašs cilvēks, mans notiņš, numur 9, bam, tas ir vislabākais. Un visi puiši ir labi, bet, protams, es izceļu viņu, jo viņam uzbrukums ir ļoti iespaidīgs. Un pati es, ļoti priecājos par viņu. Jā. Vai bieži atbalstat? Jā, mēģinu būt katrā spēlē, viņam būt šeit. Es atbalstu volejbola klubu Vecumnieki. Vai bieži sanāk atbalstīt? Atbalstu vīru jau 14 gadus. Kad braucam līdzi praktiski visās brīvdienās. Un vai pati arī spēlē? Ne tik nopietnā līmenī, bet nedaudz uzspēlēju, jā, nākās. Kādas sajūtas iegūstot 3. vietu? Ideāls pēc tā, ka ņemot vērā, ka mēs palikām 4. reģionālajā līgā, mēs palikām 4. arī 2. līgā, es domāju, ka 3. vieta beidzot nopelnīt un vēl ar 5 setiem. Visi čaut, ka visi diezgan labi. Vai zinājāt, ka pretinieki būs tik spēcīgi? Mēs nojautām, ka viņi būs pietiekoši spēcīgi. Rezultāts arī to pašu parāda. 5 seti ar pilnīgu neatlaidību. Cīnījāmies, daudzījāmies un beigās rezultāts. Viss kārtībā. Vai jau zinat, kā svinēsiet? Es ņemšu atvaļinājumu. Čaļi arī noteikti ņems atvaļinājumu. Un es domāju, ka tur būs nedēļu garš kodiens. Un vai vasarā jau ir plāni? Vasarā, vasarā es pateikšu godīgi, es domāju, ka ir jāpaņem beidzot laikam pauze no volejbola. Savādāk jau ir tik tālu, sezona ir bijusi ļoti gara un bišķiņ jāatpūšās un jāpadomā plāni nākamajai sezonai. Gaidīsim nākamajā sezonā. Spēles turpinās un kā jūs esat gatavi jūsu spēlē? Es domāju, mēs esam ļoti pozitīvi noskaņotas, mēs esam gatavi cīnīties. Priekš mums tā ir pēdējā spēle vispār šo sezonu, jo visas pārējās līgas mēs jau aizvadījām, un šo sezonu ir iespēja gan izbaudīt šo spēli, gan arī dabūt labāku rezultātu. Un kā jums šķiet būs pretējā komanda? Arī gatava? Noteikti. Neviens jau cīņu par 1. vietu, neviens jau nedos tāpat. Vajadzēs pielikt spēkus, vajadzēs cīnīties un paskatīsimies vienkārši, kāds būs labāks. Un vai vasarai jau plāni gatavi? Vasarai? Nē, tik tālu nē. Atpūsties. Noteikti atpūsties. Jo, visa sezona grūta, klāt visiem ir darbs, mācības vēl kaut kas, noteikti atpūsties. Tiekamies nākamajā sezonā? Jā, obligāti.